action. Nu, ko? Bāze nav bijusi baigi lielā sadarbība. Cerams, ka būs vēl. Paldies viņiem par to pašu. Jā, cerams, ka ar viņu palīdzību izbīdīsim Gulcai skateparku. Iefilmē Janku, ko viņš tur dara. Jā. Nu ko, es varu beigt tikai, lai izdodas bāzē, lai mums izdodas, lai Gulcai izdodas. Yeah! Nu ko, es varētu teikt, ka jauniešu centrs bāze ir viena feina vieta. Šeit es aizpildu savu brīvo laiku, nāku tad, kad man nav ko darīt, vai arī nāku tad, kad kaut ko es vēlos. Šeit ir ļoti atsaucīgi vadītāji. Šeit es piedalījos dažādos projektos. Arī apmaiņas braucienā uz Igauniju, kas notika nesen. Tur bija ļoti jautri, mēs tur pavadījām nedēļu. Iepazinos ar jauniem cilvēkiem, ieguvu jaunus draugus. Ko man bāze devusies pilspalvās, puķes, tualetes papīri. Vēl man bija viena kaķis, un bāze arī deva man mīlestība, draugi, jautrība, zināšanas un laime. Okay, for me, Baza give me the opportunity to can do what I want to do and to find people who want to do that I want to do. And a reason for to kill. Bāze man varbūt izklausīties klišejiski, bet ir bijis kāds atspēriena punkts visam. Sākot ar to, ka palīdz vairāk komunicēt ar cilvēkiem, jo īstenībā pirms tam es varbūt ir tāds klusais cilvēks varbūt. Tagad esmu jau pietiekoši komunikabls, kas vēl ir iespēja, protams, paceļot. Tie ir bijuši manā gadījumā laikam 2 projekti ārpus Latvijas. Jā. Protams, paceļošana tas ir tāda viena lieta. Nākošā lieta ir, protams, tā pieredze, kas ir gūta projektos. Un abi mani projekti ir bijuši no pieredzes viedokļa ļoti vērtīgi. Esmu aizrausies ar teātri, un tad, kad bāzē bija iespēja apmeklēt teātra nodarbības, es tam nolēmu sākt iet. Tad, kad es sāku uz tām iet, es neticēju, ka es kādu reizi varēšu kāpt uz improvizācijas teātra skatuves. Bet nepagāja pat mēnesis, un es jau biju gatava to darīt. Tāpēc es domāju, ka bāze kaut kādā ziņā man ir izmainījusi. Esmu kļuvusi drošāka un atvērtāka. Sveiki! Tad man bāze ir īstenībā tikai kaut kas neliels, teikšu, kā ir. Bet tā ir tā īpašā vieta, kur gan es, gan jebkurš cits var doties un kāpt uz skatuves, uzspēlēt improvizācijas teātri. Tad tur ir skatuve, uz kuras kāpj, droši vien vismaz taci. Jā. Tātad viens interesants, kuram patīk teātris un tam līdzīgi. Katra mēneša pirmajā sestdienā var doties uz bāzi, uzspēlēt teātri. Jā, un bāze man vēl ir devusi tā teikt iespēju līdz ar teātri, vai ne? Tā kā, pašam pilnveidoties, apjaust savas, īpašības un tam līdzīgi. Un kā arī ir reizi gadā kāds pasākums, kas man jānovada. Jā, tas man ir bāze. Bāze, tas ir 3. Bāze, tas ir 3 iespējas. Man brīvprātīgais darbs, improvizācijas teātris un dažādi apmaiņas projekti. Mani iegūti, improvizācijas teātris, esmu kļuvusi daudz atvērtāka. Brīvprātīgais darbs, esmu iemācījusies darīt dažādus darbus. Un es apgalvoju, ka apmaiņas projekti daudz dažādu kontakti ļoti noderīgi. Un, protams, pozitīvas emocijas ir viss kopumā, ko dod devošanās bāzē. Tāda reiz beidzot tikšu kādā filmiņā. Parasti jau esmu kameras otrā pusē. Un tas ir tikai pateicoties jauniešu centram bāze. Jo, kad es iesaistījos šeit 2 gadi atpakaļ, man piedāvāja
filmēt pasākumus un veidot dažādas videoklipus. Tā no es savu dzīvi ar to esmu sasaistījis un arī domāju arī nākotnē to saistīt. Un tas ir pateicoties tikai jums. Es par to jums varu teikt ļoti lielu paldies un noteikti veiksmīgu darbu turpmākajā un tālākajā nākotnē.